2011. gads tika pasludināts par pirmsskolas izglītības gadu. Šī gada ietvaros 27. aprīlī Rīgas Kongresa namā norisinājās pirmā pirmsskolas izglītības pedagogu konference Pirmsskolas izglītības attīstība Rīgā. Galvenais konferences mērķis ir pievērst uzmanību pirmsskolas vecuma bērnu izglītībai un tās nozīmīgumam. Konferencē sapulcējās pirmskolu iestāžu pedagogi un vadītāji. Konferencē uzstājās pārstāvi no Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta, kā arī pieredzējuši pirmskolu pedagogi un lektori no Latvijas Universitātes un Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas. Mēs šobrīd Latvijā izglītības sistēmu būvējam no jumta. Mēs runājam par augstskolu, mēs runājam par skolu, bet mēs ļoti maz runājam un ļoti maz kaut ko arī darām saistībā ar pirmskolu, bet pirmskola ir pamata visai izglītības sistēmai. Konferences gaitā tika pārunāta esošā situācija pirmskolu iestādēs. Milzīgās rindas uz bērnu dārziem, remontu un atjaunošanas darbu nepieciešamība pirmskolu izglītības iestādēs, pirmskolas pedagoga profesijas prestižam, kā arī jautājumi par pirmskolas izglītības pozitīvo ietekmi uz bērniem. Par to, kādā veidā skolotājiem iedrošināt gan vecāku droši uzticēties izglītības iestādē, atstāt savu bērnu, gan arī kādā veidā bērnam radīt šo te ienākšanu jaunā vidē. Pirmskolas iestādes palīdz bērnu vecākiem atgriezties darba tirgū un atļauj vecākiem strādāt ģimenes labklājībai. Bērnu dārzos bērniem iemāca izmantot savu potenciālu, sadarboties un komunicēt ar vienaudžiem un pieaugušajiem. Pedagogi bērnu dārzos strādā pie bērnu koncentrēšanās spējas palielināšanas, attīsta pirmās muzikālās un sporta iemaņas, valodas un rēķināšanas prasmes, modelē iejūtības un gādīguma īpašības. Vecākiem tā ir atgriešanās darba dzīvē, un, protams, ka tālu un ne katra ģimene var īstenot pirmskolas izglītības programmu, tas sagatavojot bērnu skolai. Tas tomēr ir profesionāls iestādes uzdevums. Pirmskolas izglītības mērķis ir katram bērnam sniegt pilnu uzmanību un kvalitatīvu izglītību. Iegūstot pamata iemaņas agrā bērnībā, nākotnē bērni netiecas uz uzmanības trūkumu kompensēšanu. Bērni kļūst patstāvīgi un radoši, brīvi un zinātkāri. Tādi bērni vēlas domāt paši, radīt, darīt, mācīties un pilnveidoties. Šī sasaukuma laikā mums ir izvirzīts mērķis likvidēt rindas uz bērndārziem. 2011. gadā jau ir ieplānots pirmskolu iestāžu remontdarbi un teritoriju sakopšana un uzlabošana. Līdz 2014. gadam mērķis ir pilnībā likvidēt rindas bērnu dārzos. Šo mērķu īstenošanai tika piešķirts 80 miljonu latu finansējums no Rīgas domes. Pamazām lietas iet uz priekšu. Konference Pirmsskolas izglītības attīstība Rīgā ir viens no soļiem labākas izglītības sistēmas ieviešanai visā Latvijā. Ieguvēji būs mūsu bērni, viņu nākotne un arī mēs paši.